Nu, kad jūs lasat vārdus dvēseles elpa, kas jums uzreiz kāda doma nāk prātā? Dvēseles elpa. Paldies. Lūkšana, jā. Elena Vaita saka, ka lūkšana ir dvēseles elpošana, dvēseles elpa. Un mēs arī šodien tā kā noslēdzās mūsu 40 lūkšana dienas, un arī turpinās lūkšana dienas, 7 lūkšana dienas par Baltijas uniju, tad arī es jūtu tādu pamudinājumu pievērsties šodien arī lūkšanai. Un pirms mēs arī lasīsim no Dieva vārdu, vēl nolieksim galvas lūkšanā. Debes Tēvs, paldies par šo sabata dienu, par jauko pavasara laiku, par ziediem, par smaržām. Bet vēl vairāk mēs pateicamies par katru tavu bērnu, kurš šodien ir dievnamā, un arī par tiem, kuri nevar būt šodien šeit dažādu iemeslu dēļ. Mēs arī pieminam tos tavā priekšā, lūdzam svētīgi, arī viņus, kur viņi atrodās ar sabatu svētīgi. Mēs gribam, kungs, arī atvērt un lasīt tavu vārdu, un tāpēc mēs arī lūdzam, lai svētais gars arī mums dod visu vajadzīgo gudrību un saprašanu, un atver, kungs, mūsu sirdis tavam vārdam un svētajam garam, lai tu vari mūs uzrunāt, tu vari mūs pārveidot, un tu vari mūs iedvesmot, kungs, vairāk uzticēties, vairāk nodoties, un piedzīvot arī lielu prieku un svētību, un būt arī citiem cilvēkiem par iepriecinājumu, ticības stiprinājumu un svētību. To visu mēs lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Sāksim ar pravieti Jeremiju, vecā derība, 33. nodaļa. Pamatteksts ir Jeremijas 33.3, ko arī reizēm sauc par Dievu tālruņa numuru 333. Bet šeit ir arī 2. pants. Un, jā, kad es lasīju šo 3. pantu, reizēm ir tā, kad jūs lasat Bībeli un jums rodās vēlme un interesi, kas tur bija iepriekš rakstīts. Vai arī nodaļa beidzās un kas sekos aiz šī teksta. Un tā es lasīju 30 atšķīru un lasīju Jeremijas 33 un 3, un es domāju, interesanti, kas ir pirms tam rakstīts. Tā saka tas kungs, kas radīja zemi, kurš to radīja un sakārtoja, tas kungs, kura vārds ir kungs. Sauc, ja pielūdz mani, un es tev atbildēšu un atklāšu lielas un neaptveramas lietas, kas tev nebija zināmas. Es izraudzījos šo jauno krievu tulkojumu, ja Bībeles tulkošanas institūtu, ja Kulakova tulkojumu, jo šeit ir dažas tādas nianses abos pantos, gan 2., gan 3. Tā saka tas kungs, kas radīja zemi, kurš to radīja un sakārtoja. Un šis vārds grieķu valodā sakārtot ir kosmos. Kosmetikos, jūs zināt, ir kas kosmetika, ja? Izrotāji, sakārtot, izrotāt, izdaiļot, darīt skaistu un pievilcīgu. Dievs saka, es esmu tas kungs tev to saka, kas šo zemi radīja, kas viņu izdaiļoja, kas radīja visu šo skaistumu. Mēs arī šorīt apgājām apkārt un paskatījāmies, kādas tik puķis šeit nezied un cik brīnišķīgas un jaukas ir. Jā, Dievs ir radījis un sakārtojis un iekārtojis šo pasauli. Tas ir tas kungs, kura vārds ir kungs, un sauc uz viņu, pielūdz viņu. Un es tev atbildēšu, Dievs arī saka. Un tas interesantais ir atklāšu lielas un latviešu tulkojumā varenas. Šeit krievodā ir tādas neaptveramas lietas, kuras tev nekad nebūtu prātā nākušas. Un jāsaka tā, ka arī man, un iespējams arī jums, kādam no jums, man nebija bērnībā tāda doma, ka Dievs ir radījis visu to. Tiem, kas no bērnības iet uz dievnam, tiem ir skaidrs, ka Dievs ir radījis. Es priecājos par dabu, es priecājos par vasaru un par daudzām lietām, par putniem, par dzīvniekiem, bet man nebija šīs atziņas, ka Dievs to ir radījis. Jo vairāk mēs iedziļinamies šajā radībā, jo viņas šķiet pārsteidzošāk. Es nezinu, kā jums, man ir tāds hobijs vērot saulrietus. Viņi ir tik pārsteidzoši, tik dažādi un mainīgi.
Es kādreiz braucu automašīnā un paskatījos pa logu ārā, kas par skatu, toreiz rapsi ziedēja, tas bija pirms vairākiem gadiem, rapšu lauks, un saule riet virs mežu galiem, un tā gaisma, un es ātrumā apstājos ceļa malā, ieslēdz avārijas signālus un meklēju, kur mans telefons ir, un es tagad tā, nav vairāk tas skats. Tās bija sekundes 5, un nav vairāk tas skats tāds, kāds viņš bija. Un viņš bija tāds pilnīgi neaprakstāms, kā tas rapšu lauks nebija dzeltens, viņš bija oranžs no saules gaismas pieliets. Un tā meža galotnes, egļu galotnes arī bija oranžas, un tādas violeti oranžas. Un tād ārkārtīgi skaists kaut kas tāds, grūti aptverams, kā tāds skaistums, bet tas bija ļoti īsu mirkli tikai tas skaistums. Un tā, Dievs ir tas, kurš par sevi atklāja visu to, kas cilvēkam ir nepieciešams. Un kas tad ir tā saite, kas cilvēku savieno ar Dievu? Tas ir arī tieši vidū šajos abos pantos. Sauc uz mani, pielūdz mani, Dievs saka, un tad es tev visu to atklāšu un darīšu zinām. Šodien mēs, pamatojoties uz šo mūsu tēmu par dvēseles elpu, par lūkšanu, palūkosimies uz dažādiem aspektiem saistībā tieši ar lūkšanu. Pāvils vēstule Efeziešiem, pirms tam viņš stāsta par šo, ka mūsu cīņa nav ar miesu un asinīm, bet ar dēmoniem un šīs gaisa valstības valdniekiem. Un viņš saka, ar visām lūkšanām un lūgumiem, visiem lūgumiem lūdziet Dievu garāigu brīdi. Tai pašā nolūkā esiet nomodā, pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem. Šeit nav iedomāti tie svētie, domāti tie svētie, kurus reizēm baznīcas piesauc un kur vārdos nosauc dažādas lietas. Bet tātad Dieva vārdu izpratnē svētie ir tie, kas pieder Dievam, jeb Dieva bērni, Dievam uzticīgie ļaudis. Pastāviet savās aizlūkšanās par visiem ticīgajiem, par visiem ticības brāļiem un māsām. Un tālāk Pāvils saka, arī mani neaizmirstiet, arī par mani, lai mana mute droši atvērtos runāju un es bez vailēm varētu sludināt evaņģēlija noslēpumu. Un te ir arī vēl viena svarīga lieta. Tātad pirmā lieta, ko mēs šeit atrodam, ik brīdi, mēs par to vēl atgriezīsimies pie tā, ik brīdi garā lūdziet Dievu, garā lūdziet. Tas nozīmē nevis balsī, bet klusībā, ja? Esiet nomodā un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētiem, kad jūs zinat par vajadzībām, kad jūs zinat par problēmām, kad jūs zinat par izaicinājumiem, lūdziet par to un pastāviet. Ko Hanna darīja? Cik ilgi viņa lūdza? Kurš atcerās? Mazā Hanna 7 gadus vecā meitenība. Cik ilgi viņa lūdza? Es neteicu. Kamēr saņēma atbildi. Viņa lūdza, viņa ticēja, ka Dievs atbildēs, viņa lūdza, kamēr Dievs saņem atbildi. Tas arī aizlūkšanās lūdzam, kamēr saņemam atbildi. Un arī, kā mēs redzam no šī teksta, lai mute droši atvērtos runāja, lai es bez vailēm varētu sludināt Dievu vārdu, jeb evaņģēliju noslēpumu, Jēzu Kristu. 1. Jāņa vēstule 5. nodaļa, īpašs teksts, no 11. līdz 14. pantam. Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir viņa dēlā. Jēzus Kristus ir dzīvības avots, autors, uzturētājs, un tas, kura dēļ arī mums šī mūžīgā dzīvība ir garantēta. Jēzus Kristus ir šīs mūžīgās dzīvības garantija. Un tad ir šī liecība, kā mēs par to liecinām. Kā mēs liecinām par to, ka mums ir šī mūžīgā dzīvība. Ka mums šī mūžīgā dzīvība ir šodien. Kad mēs viņu saņemam ticībā, kā mēs to apliecinām. 12. pants saka, kam dēls ir, tam ir dzīvība, kam dēla nav, tam nav dzīvības. Kā jūs to varat secināt, kuram ir dēls un kuram nav dēls? Mēs zinām, ka ģimenē, mums šeit arī ir ģimenes, kur ir dēli, ja, un zinām, kurai ģimenei kurš dēls pieder. Bet šajā gadījumā, kam dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Jūs varat pateikt, kuram ir dzīvība, kuram nav dzīvība?
pēc augļiem. Es jau gaidīju, ka kāds teiks, man vienreiz viens cilvēks teica, nevajag jaukties Dieva lietās un bāzt tur savu degumu. Bet tās nav tikai Dieva lietas, tās ir arī mūsu lietas. Kam dēls ir pēc augļiem, ja? Mēs pirmajā šodien sabatskolā runājām par to, ka Dieva likums, tas ir Dieva rakstura noraksts. Tas ir Dieva raksturs gara augļi, tas ir Dieva rakstura atspulgs. Ja? Un tad ir tādi kritēriji, pēc kuriem mēs varam teikt, ka jā, šis, tāpat kā par mācekļiem teica, bija redzams, ka viņi ir bijuši kopā ar Jēzu. No kā bija redzams? Pēc apģērba. Pēc viņa izturēšanās, pēc viņa attieksmes, tad viņi bija iespaidojušies no Jēzus. Tātad, kurš ir Kristus iespaidā? Kuru svētais gars ir iespaidojis, kad viņš ir izmainījies un kā Jānis tā rakstīja iepriekš 3. nodaļā, kad mēs viņu redzēsim, kāds viņš ir, tad mēs redzēsim ko? Ka viņš mums ir veidojis sev līdzīgus, līdzīgi Jēzum. Kam dēls ir, mēs varētu teikt, cilvēki, kas atstaro šo dievišķo līdzību, dievišķo raksturu. To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība, kas ticat Dieva dēla vārdam. Šeit parādās vēl viens elements – stipra ticība, paļāvība. Un tā vienmēr ir bijusi milzīga vērtība, jo arī tajos laikos, kad Jānis rakstīja, bija pilnīgi skaidrs, ka tava šīs zemes dzīvība var tikt atprasīta kā cena par tavu mūžīgo dzīvību. Tā bija bieži vien cena, kas bija jādod. Un šeit ir vēl tāds aspekts, ja, kad, jūs zināt arī šis teiciens, ko Jēzus sacīja, tas nav teiciens, tas ir likums būtībā, likuma esence. Mīli Dievu, savu kungu no visas sirds, no visas dvēseles, visu savu spēku, ar visu savu prātu. Tā ir? Un savu tuvāko kā sevi pašu. Un tad ir jautājums, kāds ir tas kritērijs, ka mēs mīlam Dievu no visas sirds, no visu prātu, ar visu dvēseli, ar visu saprašanu. Kāds tas ir? Kāds ir šis kritērijs? Kā var pateikt, ka cilvēks, patiešām šis cilvēks ir tas, kurš Dievu mīl ar visu sirdi, ar visu prātu, ar visu savu dvēseli, ar visu savu būtību? Paklausība. Vēl kādas domas? Ir vēl kāds kritērijs? Es saprotu, kad ir viens ļoti būtisks kritērijs, un tas atklājās arī pie Mūzes, kad Dievs viņam teica, aizej nost no šīs tautas, es viņus iznīcināšu. Un to Mūzes teica, es neiešu, kungs, prom, iznīcinu man kopā ar viņiem. Tas ir tad, kad mēs esam gatavi atdot savu dzīvību citu glābšanu. Tas ir ļoti augsts kritērijs. Jūs, kas ticat, kas paklausat, kas paļaujaties, bet ne tikai, kas esat gatavi atdot savu dzīvību, mūžīgās dzīvības, savus ticību, lai apliecinātu ticību. Šobrīd nav tāds laiks Latvijā vismaz. Ir vietas pasaulē, kur tas ir. Ir diezgan daudzas valstis, es te vienreiz sāku skaitīt, bet tā kā man informācija nav precīza, tās pat nav 11 valstis, tas ir vairāk kā 11 valstis, kur šobrīd kristieši, jebkurā brīdī, var tik pieprasīt viņa dzīvību par viņa ticību. Un tā, šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Un varbūt, ka šeit vēl tāds moments jāpieliek ir klāt, kad šī mīlestība uz Dievu ar visu sirdi, prātu, dvēseli un spēku, tā ir stiprāka par nāvi. Un tad cilvēks, no kura šī dzīvība var tikt atprasīta, viņš nedomā par to, ka viņš maksā kādu ārkārtīgi augstu cenu. Kāpēc? Tādēļ, ka Kristus ir samaksājis vēl lielāku cenu par viņu. Tas, ko mēs varam dot, ir kaut kas ļoti neliels un ļoti pieticīgs, pat ja tā ir mūsu dzīvība. Vēl kāda svarīga lieta, fragments no Jēkaba vēstules 5. nodaļas, un šeit ir stāsts par lūkšanu, par svaidīšanu ar eļļu, par aizlūkšanu, par dziedināšanu. Un 16. pants, viņš ir arī šajā saistībā ar šo lūkšanu, bet šeit ir vēl kāda svarīga lieta. Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, par to pat dziedināt. Kad jūs lasat aprakstus par pirmajiem adventistiem,
kad svētais gars nāca par šo mazo cilvēku, ticīgo cilvēku grupu, ko tad viņi darīja? Viņi izsūdzēja savus grēkus, aizlūdza un piedeva un tika dziedināti. Mums ir vajadzīga ne tikai fiziska dziedināšana, varētu pat teikt, mums jau vairāk ir, ja pirmkārt vajadzīga ir garīga dziedināšana. Izsūdziet citam savus grēkus, jau atzīstiet cita priekšā savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināt. Daudz spēj taisna, tad attaisnot grēkus nožēlojuši cilvēku, lūkšana, darbodamās, te teikt, savā spēkā, būtībā oriģinālā ir Dieva spēkā. Un šeit ir piemērs. Ēlija bija cilvēks līdzīgs mums, bet lūgdams lūdza, lai lietus nelīt un nelīja virs zemes 3 gadus un 6 mēnešus. Un atkal viņš lūdza Dievu un debesis deva lietu un zeme nesa savu augli. Un šeit ir lūkšanas spēks aprakstīts. Ticīga cilvēka lūkšanas spēks. Un šim spēkam ir jāatklājās arī mūsu dzīvē, ja mēs domājam, ka mēs varam cilvēkam liecināt, mēs varam atvērt Bībeli un lasīt un citēt un uzdāvināt kādu grāmatu un aicināt uz dievkalpojumu, uz semināru, uz citām lietām. Bet šeit ir tas moments, kā šis Dieva spēks atklājās mūsu dzīvē. Kā lūkšanu spēks atklājās mūsu dzīvē. Un, kad cilvēks saskarās ar šo spēku, tad reizēm viņi saka, aizlūdz tu par mani, tavs lūkšanas ir stiprāks. Ir kādreiz jums kāds cilvēks teica? Aizlūdz par mani. Tavs lūkšanas Dievs uzklausa. Manējās atdurās pret griestiem. Un ko jūs sakat tādos brīžos? Es parasti cilvēks aicinu, es saku, kur 2 vai 3 ir kopā, tur Kristus ir viņa vidū un tur griesti pazūd. Tur debesis ir atvērts. Un tas ir aicinājums cilvēkiem nevis uzticēties kāda cita cilvēka aizlūkšana. Jā, ja mēs runājam par dziedināšanu, tas ir Bībeles norādījums, aiciniet draudzes vecākus, lai viņi svaida slimo reļu un aizlūdz par viņu tā kunga vārdā, lai viņš taptu dziedināts. Bet šīs lūkšanas ir jāpiedzīvo katram cilvēkam pašam. Un tādēļ ir ļoti būtiski, kad mēs aicinām cilvēkus lūgt, pievienojies. Labi, es lūkšu par tevi, bet pievienojies un saki Dievam, ko tu gribi, lai Dievs tev dara. Ļoti svarīgi ir cilvēkam pašam pateikt, ko tu vēlies, lai Dievs tavā dzīvē mainītu vai darītu. Kad es ieraudzīju šo attēlu internetā, man viņš uzreiz iepatikās. Vai jūs varat pateikt, kāpēc man viņš iepatikās? Tāpēc, ka tur drupas ir, tāpēc, ka labība. Man nepatīk lielas pilsētas, es teikšu uzreiz. Nesu lielpilsētu fans. Kāpēc kā jums šķiet? Kas tur ir tāds īpašs šajā attēlā? Atbilstība tam, ka Dievu neuz pļāvēja, bet pilsētā daudziem bērni. Jā, tur ir viens cilvēks, milzu pilsēta, jā, un labības lauks pilsētas malā. Es pirmo reizi Vācijā, Austrijā redzēju, mēs iebraucām Grāca, tā man šķiet bija, jā, Grāca. Un pilsētas nomalē privātmājas, ķirbju lauki, privātmājas, labības lauki, privātmājas, ķirbju lauki, privātmājas, labības lauki. Un es jautāju vietējiem, kāpēc viņi, jūs esat kaut kur redzējuši tā Latvijā? Varbūt kaut kur pavisam nedaudz, jā. Bet kāds te saldus, starp privātu mājām, mēs te būtu iesējuši labību, teiksim, jā. Vai ķirbis audzēt. Ķirbji viņiem ir nacionālais augs, jo ķirbji eļļi viņiem ļoti populāri. Bet, jā, izrādās, es jautāju, kāpēc viņi tā dara? Lai daba ienāktu pilsētā. Lai bērni redzētu, jo bērni bieži vien to neredz, ja viņi uzaug kaut kādos tādos betonu džungļos, ja, lai bērni redzētu, kāda ir labība, kā viņi nobriest, ja, kā parādās stiebras vārpa, ja, kā graudi vārpā parādās. Ja, bet šis attēls, man liekas, tā ļoti labi iet kopā ar to Bībeles tekstu, kas ir jūs priekšā šeit. Tad viņš saka, Jēzus uz saviem mācekļiem, pļaujamā daudz, bet pļāvēja maz, tāpēc lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādniekus savā pļaujamā. Un tā ir arī tā tēma, kuru mēs arī šajās 40 lūkšanu dienās pieminējām,
lai Dievs sūta, lai Dievs uzrunā, lai Dievs sagatavo, lai Dievs iedrošina, lai Dievs atver iespēju durvis. Kāpēc? Pļaujamā ir daudz. Reizēm ir tāda sajūta, kad cilvēks saka, nevienam jau neko nevajag garīgi. Neviens jau neko neņem pretī. Neviens neko negrib pieņemt. Un šeit ir jautājums, par kuru mēs arī tālāk mazliet parunāsim, kāpēc tā notiek. Bet šajā situācijā viens no tādiem lūkšanu mērķiem ir lūgt par šo pļauju. Lūgt, lai Dievs izsūta. Un varbūt jūs atceraties, ka Pāvils Goja ir tāds sludinātājs. Esat dzirdējuši viņu varbūt. Viņš stāstīja tādu piemēru, kad viņš arī lūdza par kādu līdzīgu situāciju, kad tur bija cilvēki un tur bija vajadzīgs misionārs un viņš lūdz dedzīgi Dievam un Dievs saka, tad dodies. Viņš dzird balsi, tad dodies. Viņš saka, nē, es jau ne par sevi domāju, es domāju, ka tur citus vajadzētu sūtīt. Tad viņš atkal dzird balsi, tad dodies. Un viņš saka, kungs, tu man nesaprati, nevis es gatavojos tur doties, es lūdzu, lai tu citus sūti. Un Dievs saka trešoreiz, tad dodies. Un tad viņš saprata, ka jā, ka tas ir, Dievs saka, tad kravā somas. Es tev svētīšu, dodies. Vēl kāda svarīga lieta, kas ir minēta Bībelē. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs savu tuvāku mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Ka jūs topat savu debesu tēvu bērni, jo viņš liek savai saulē uzliek par ļauniem un labiem, un liek lietumu līgt par taisniem un netaisniem. Tas ir fragments no Kristus kalna svētrunas, un es te tādu interesantu attēlu atradu internetā. Tur angļu valodā ir rakstīts mīlestība augšā ir uz vienu pusi, tavs ceļš ved uz citu pusi un ienaidnieks ir uz citu pusi. Un šķiet, ka tā varētu būt pareizi. Lai ienaidnieki iet tur, tad es eju tur. Mīlestība arī tad iet kaut kur citur projām. Un tā ir tā realitāte. Ja ienaidnieks ir tur, iet uz elli, es eju uz debesīm, kur mīlestība ir, atgriežas pie Dieva. Tā nevajadzētu būt. Tam visam vajadzētu būt kopā. Tas ir saistīts. Vismaz Jēzus tā saka. Es jums saku, mīliet savus ienaidniekus. Lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Ko nozīmē mīlēt ienaidniekus? Jums ir definīcija šim aicinājumam. Ko nozīmē mīlēt ienaidnieku? Kā tas izskatās, kad es mīlu ienaidnieku? Lūgt par ienaidnieku. Izrādīt rūpes vēl. Nedarīt viņam tā, kā viņš dara man. Paldies. Vēl kāda doma? Vēl varētu būt tāds ieteikums neuzskatīt viņu par ienaidnieku, bet uzskatīt par Dieva bērnu. Dieva bērnu, kurš nesaprot, ko viņš dara. Kā Jēzus lūdz arī par tiem, kas dzina naglas viņa rokās, Tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Tātad mēs varam lūgt tad par šiem cilvēkiem, kad mēs par viņiem iežēlojamies, ka mums viņus ir žēl. Ja mēs paliekam ienaidā ar viņiem, ja mums ir dusmas, ja neapmierinātība vai kādas citas negatīvas jūtas pret šiem cilvēkiem, tad mēs arī nevaram arī īsti Dievu par viņiem lūgt. Bet tad, kad mēs viņam piedodam, mēs viņam vispirms piedodam to, ko viņi mums ir nodarījuši. Man ir vairāk tādu piemēru, ko es jums varētu stāstīt, bet pamats tiešām ir piedošana, un tad sākās pārmaiņa, kad mēs piedodam viņiem to nepareizo, to aplomo, to sāpīgo, to nejauko, ko viņi ir darījuši apzināti, tad arī sākās šis ceļš. Un kas tad ir rezultāts? Ka jūs topat savu debesu tēvu bērnu, topat viņam līdzīgi, topat savā attieksmē līdzīgi,
jo viņš liek savai saulē uzliek par ļauniem un labiem, un liek lietumlīgi par taisniem un netaisniem. Viņš arī uztur viņus un līdz Jēzus Kristus atnākšanas dienai. Un šeit vēl viens interesants teksts, Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa, arī Kristus kalna svētruna. Man šis attēls iepatikās. Kad es meklēju šim tekstam attēlu, tas ir uzreiz pēc parauglūkšanas, jeb tēvreizes. Jo, kad jūs cilvēkiem viņa noziegumus piedosiet, tas būtībā ir skaidrojums tekstam un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un te ir paskaidrojums, jo, kad jūs cilvēkiem viņa noziegumus piedosiet, tad jums jūsu debes tēvs arī piedos. Ja mums ir šis piedevības gars, atgriežoties pie šī te, ja mēs neuzskatām cilvēku par savu ienaidnieku tādēļ, ka viņš izdarīs kaut ko tādu, kas mums nepatīk, tad arī mēs saņemam piedošanu. Piedošana pret piedošanu. Jaunajā derībā vairs nav aci pret aci, zobu pret zobu, bet ir piedošana pret piedošanu. Tas tomēr paliek. Ja tu piedod, tu vari arī saņemt piedošanu. Ja tu nepiedod, tu nevari saņemt piedošanu. Bet ja jūs cilvēkiem viņa noziegumus nepiedodat, tad jūsu debes tēvs arī jums jūsu noziegumus nepiedos. Vai tā ir laba ziņa vai slikta? Grūti pateikt. Reizēm saka tā, gan labā, gan sliktā vienlaicīgi. Jā, ja mēs negribam piedzīvot šo pārmaiņu un gribam palikt šajā nepiedošanā, ja šī nepiedošana mūs kaut kādā veidā sniedz gandarījumu, kad mēs pat varētu lūgt, lai Dievs tu atmaksā šim cilvēkam tā, kā viņš man ir izdarījis, pat 3 reizes vairāk. Atcerēsimies Lameks Bībeles sākumā. Viņš saka, Kains tur teica aci pret aci, zobu pret zobu. Lameks ko teica? 7 kārt. Ja man viena zoba, es 7 pretīm izsatīšu. Un šeit ir tas, kad ļaunums vairo ļaunumu. Bet ne ar spēku, ne ar varu, bet ar manu garu. Un kad jūs cilvēkiem viņa noziegumus piedosiet, tad jums jūsu debes tēvs arī piedos. Es neatceros, vai jums stāstīju šo notikumu. Intervija bija Latvijas radio pirms gadiem, jau diezgan daudziem, varbūt jau 10, varbūt nebūs vēl. Intervēja cilvēkus, kuri bija izsūtīti 49. un 41. gadā. Un vienam cilvēkam jautāja, ko jūs sakat par tiem cilvēkiem, kas jūs apcietināja, izsūtīja. Viņš arī tur bija pazaudējis savus ģimenes locekļus arī Sibīrijā. Un šis cilvēks teica, es viņiem piedodu. Es viņiem piedodu, jo viņi ir paši šīs sistēmas upuri. Viņi īsti arī nesaprata, ko viņi dara. Bet tas ļaunums, ko viņi darīja, bija liels, bet es viņiem esmu sen jau piedevis un arī manā sirdī nav ļaunuma pret viņiem. Un tad bija otrs cilvēks, kurš teica, es esmu gājis daudz kam cauri, bet es neko neesmu aizmirsis un nekad viņiem nepiedošu, nekādas piedošanas viņiem nav. Bet šis cilvēks bija tāds uzvilkts, tāds ļoti, ļoti, ļoti saspringts. Un es tā sapratu, kad viņš ir dzīvojis šos daudzi gadi, tie ir 60 un vairāk gadi. Viņš ir dzīvojis šajās ķēdēs saistīts, šajās atmiņa ķēdēs. Un tāpēc man šī pārautā ķēde, piedošana ir, ka Sātans mums cenšas sasiet šajās ķēdēs, bet šī piedošana ir tā, kas atbrīvo mūs, dara brīvus. Un mums būtībā, ja mēs nepiedodam, mums nav cerības piedot, bet ko darīt, ja mēs nespējam tomēr piedot? Ja es nespēju to norīt, to krupu, nespēju piedot, ko tā? Tad tā kā sieva atsaka Dievam un mirst. Ja ir cits variants. Kāds ir jūsu ieteikums? Ja es tā kā gribētu, bet es nespēju. Paldies. Jālūdz, lai svētais gars paņem prom šo nepiedošanu un nāk ar piedošanu.
Lai Jēzus Kristus ienāk mūsu sirdī. Ja Jēzus Kristus ir mūsu sirdī, vai mēs spējam nepiedot? Mēs taču nespējam. Jo kāpēc? Tādēļ, kad mēs saprotam, ja viņš visus mūsu grēkus ir piedevis. Kā kāds bērns, kur vecāki gribēja sodīt, un tēvs jau bija noņēmis siksnu, un tas bērns sauca, Dievs jums visus grēkus ir piedevis, jūs man vienu nevarat piedot. Šī apziņa, ka Dievs mums patiešām visus ir visus? Visus. Vai Dievs ir labs? Neapšaubā. Vai Dievs ir mīlestība? Pats mīlestības piepildījums. Un kādiem mums jābūt? Jābūt viņam līdzīgi. Bet ja mēs nespējam būt, ko mēs darām? Lūdzam Dievs, atbrīvo man no šī nepiedošanas gara. Tā, pirmā vēstule Tesaloniķiešiem. Es no sākuma izvēlējos 17. pantu, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Bet tā kā man ir paradums paskatīties uz vienu uz otru pusi, es domāju, nē, šie teksti iet labi kopā. Esiet priecīgi vienmēr. Labs teksts. Jums izdodās? Esiet priecīgi visos apstākļos. Tas ir viens no citiem tulkojumiem, angļu tulkojums. Esiet priecīgi visos apstākļos, visās dzīves situācijās. Kas rada šo prieku? Šo prieku rada 18. pāns. Tas ir pamats tam priekam. Arī šī 17. pāns, saikne ar Dievu, bet arī 18. pāns. Esiet par visu pateicīgi. Esiet pateicīgi arī par tiem apstākļiem, kur jums nepatīk. Kāpēc? Tāpēc, ka tie dod izaugsmi. Man arī reizēm ir situācijas, no kurām es gribu aizbēgt, no kurām es gribu izvairīties, kur es gribu nepiedalīties un tā tālāk. Par visu esiet pateicīgi. Esiet pateicīgi visos apstākļos, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums, lai mēs mācītos būt pateicīgi visos apstākļos. Tas mums dāvās šo prieku, šo gandarījumu, apmierinātību. Un tas ceļš uz to ir vidējais, 17. pāns, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Es nesameklēju šo citātu, bet Elēna Vaita raksta par mirkļiem. Lūgt bez mitēšanās, tas nozīmē lietot mirkļus saskarsmē ar Dievu savas dzīves gaitā. Navigācija, droši vien, ka lielākā daļa no jūs zina, kas ir navigācija. GPS, zinām, ja? Mēs ierakstam savu atrašanās vietu, automātiski tiek noteikti un ierakstam mūsu galamērķi. Un tad ir maršruts, tā ir, ja? Tiek izstrādāts maršruts, un tad balss, kādu jūs izvēlaties savai navigācijai, šī balss saka, pēc 800 metriem nogriežaties pa labi, pēc 300 metriem nogriežaties pa labi, nogriežaties pa labi. Un kas notiek, ja jūs nenogriežaties pa labi? Klink, 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 klink. Turpiniet ceļu uz priekšu. Pēc 300 metriem nogriežaties pa labi. Pēc 50 metriem nogriežaties pa labi. Jūs ignorējat, pabraucat garām. Ting, ling, 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 ling. Pēc 150 metriem nogriežaties pa labi. Tad tiek pāri, ir šī saikne. Un uzreiz nāc šī saikne prātā. Saikne ar Dievu. Ko jūs parasti darat, kad jūs ēdat? Pusdienas, brokastis, vakarības. Skatāties savā telefonā. Nē? Ļoti labs ieradums, ja jūs neskatāties telefonā. Es arī telefonu cenšos neskatīties nekad telefonā. Pēc tās reizes, kad es brokastis sēdu gandrīz 2 stundas, jo visu laiku zvanīja cilvēki. Viss bija atzīsts, un man nelikās, ka es esmu sēdis vispār brokastis. Jo ik pēc brītiņa bija kāda saruna un kāda svarīga saruna, tad es tagad ēšanas laikā cenšos telefonu atstāt otrā istabā. Nevis virtuvē, bet otrā istabā. Un bija tāds laiks, kad bērni man tev telefons zvana, es saku, nes atpakaļ, es pašreiz ēdu. Es nerunāšu par telefonu. Un ir tā, ka, jā, ir vajadzīga šī nošķirtība, sirds nošķirtība.
tas teksts ir no Ceļš pie Kristus, abi citāti ir no grāmatas Ceļš pie Kristus. Lūdz savā mājvietā, un kad tu izej ikdienas darbā, lai tavs sirds bieži paceļas pretīm Dievam. Tas ir tie mirkļi, citā vietā ir teikts, izmantojot šos dzīves mirkļus, lai lūkšanā vērstos pie Dieva. Un viena no kāpēc es pieminēju ēšanu. Ēšana ir tas veids, ko arī Kristus baudīja kopā ar mācekļiem, tā ir sadraudzība. Bet jūs varat arī pateikties Dievam par dienišķo maizīti. Jūs pasakaties pirms ēšanas. Bet, kad jūs izbaudiet šo ēdienu un pateicieties Dievam par šīm garšām, pateicieties Dievam par veselīgu ēdienu, kad viņš dod jums veselīgu, barojošu ēdienu, tādu, kas uztur jūsu organismu. Dabā, kad es braucu, kā es jums sacīju, saulrieti, es pateicos Dievam par šiem saulrietiem. Es pateicos Dievam par ziedu smaržām. Es pateicos par cilvēkiem, ar kuriem es varu sastapties. Ir tik daudz par ko pateikties, un tad, kad tavs sirds paceļās pretī Dievam, pateicībā, es ieliktu šeit vārdu pateicībā, kad tavs sirds paceļas pretī Dievam pateicībā. Tas ir tā, lūdziet bez mitēšanas. Tas nav tā, Dievs, man vajag to, man vajag šo, man vajag vēl kaut ko, 3 man vajadzēs to, 4 man vajadzēs to, 7 to. Tā ir saruna ar Dievu. Tā ir saruna ar Dievu kā draugu. Un tā ir pateicība. Pāvils kādā vietā raksta vēstulē Filipiešiem, sirds plūst pāri pateicībā. Tas ir tas stāvoklis, kas sirds plūst pāri pateicībā Dievam. Lūdz savā mājvietā, kad tu izej ikdienas darbā, lai tavs sirds bieži paceļas pretī Dievam. Tā ar Dievu staigāja Ēnoks. Kas par viņu rakstīts Bībelē? Un Ēnoks staigāja ar Dievu 300 gadus. Vai mums ir 300 gadi? Nav, mums ir mazāk. Tā kā mums ir vieglāk kā Ēnokam. No otras puses, tas ir prieks staigāt ar Dievu. Šis klusās lūkšanas, kā dārgs vīraks, uzkāpj žēlastības toņa priekšā. Kādas lūkšanas es tā lasīju? Pārlasīju. Šīs īsās, šie pateicības mirkļi. Šīs sekundes, tās pat nav minūtes. Tās varbūt arī minūtes, bet tās reizēm ir pamatā sekundes. Šīs īsās lūkšanas, kā dārgs vīraks, uzkāp žēlastības troņa priekšā. Un Sātans nevar uzvarēt to, kuras sirds tādā veidā paliek pie Dieva. Tā kā šī navigācija, kur ir šajā kontaktā, kur ir šī atrašanās vieta, kur ir šī saikne nepārtraukti ar vadības kontrolas centru, tādu cilvēku Sātans nevar uzvarēt. Jā, tu vari nenogriezties tur, kur Dievs tev saka, tagad nogriezies par labu. Tu vari nenogriezties vēlreiz, bet tu sapratīsi, ka tas, ko Dievs iesaka, tas ir labākais. Un tad tu paklausīsi viņam, tu uzticēsies un paklausīsi. Un cilvēki, kurš tādā veidā paliek pie Dieva, to nevar uzvarēt Sātans. Bet tā nav laba ziņa. Tā ir fantastiska ziņa. Un vēl viens citāts arī no tās pašas labs puses, Ceļš pie Kristus. Nemitīga lūkšana ir nepārtraukta dvēseles savienība ar Dievu, kur dzīvība no Dieva ieplūst mūsu dzīvē un no mums pie Dieva atgriežas skaidrība un svētums. Nemitīga lūkšana. Tātad tie īsie mirkļi, tie Dievam dārgie un mums svarīgie mirkļi, kas ir nepārtraukta dvēseles savienība ar Dievu. Atcerieties to GPS, kas zina, kas ir GPS, kas nezina, kas ir GPS, kādu piemēram mēs tiem teiksim. Jūs paši izdomāsiet, kas jums labāk patīk, bet tātad šī savienība, šī nepārtrauktā dvēseles savienība ar Dievu, to ir jāatcerās. Nepārtrauktā dvēseles savienība ar Dievu. Pateicība. Es arī skatos uz šiem ziediem un priecājos par krāsām, par īrisiem, par šiem īpašajiem ziediem, jā. Kas liekas tā kā nav no šīs pasaules. Nav kaut kur tā kā no citas pasaules ir nedaudz. Jā, un dzīvība no Dieva ieplūst mūsu dzīvē. Kā? Caur šīm mazajām, īsajām lūkšanām. Šiem saiknes mirkļiem ar Dievu. Un atgriežas kā skaidrība un svētums.
Man vēl ir daži bībeles teksti. Tad, kā Dievu izredzētie, svētie un mīļotie, terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru. Tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri tam visam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite, bet Kristus miers, lai valda jūs sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa, esiet pateicība. Būtībā tā pati doma, ko mēs jau, tas pašas domas un atziņas, ko mēs šodien esam skatījušies arī citos bībeles tekstos, Dievs saka, kā mani izredzētie, svētie, man piederošie, mani mīļie, terpieties šajā mana rakstura skaidrībā, sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā. Man bija iespēja pagājušajā nedēļā, man aicināja kalpot Latvijas Kristīgajā radio, saziņas noslēguma raidījums bija, un Uldis Roškauts ir tāds luterāņu mācītājs, kurš arī bija šajā raidījumā. Es nekad dzīvē viņu nebija saticis. Viņu bija pa gabalu redzējis, bet, teiksim, vienā raidījumā es nebiju bijis ar viņu kopā. Un jāsaka tā, ka es sen nebiju redzējis tik pazemīgu cilvēku. Vienkārši, viņš ir invalīds. Viņš ir apmēram tāda auguma, kājas viņam ir šit, nevis tā kā mums tā, bet viņam ir šitā. Un viņš tā ļoti ar grūtībām pārvietojas. Viņš otrā stāvā ir šī studija. Viņš ļoti lēnām arī kāpj augšā un ļoti lēnām kāpj lejā, bet ļoti pazemīgs tāds Dieva gara piepildīts cilvēks. Un arī šeit ir šis Kristus raksturojums. Jūs redzat, sirsnīgā, jeb Kristus līdzjūtībā. Mēs varam likt šajā vārdu Kristus, terpieties Kristus līdzjūtībā, terpieties Kristus laipnībā, terpieties Kristus pazemībā, terpieties Kristus lēnībā, terpieties Kristus pacietībā. Un tad jūs spēsiet cits citu panest un cits citam piedot. Vai tā mēs varam teikt? Jā, tad, kad mums ir šī dievišķā klātbūt, mēs sakam Kristus mūsos. Ko nozīmē Kristus mūsos? Un tas ir tas, ka caur mums arī šis Kristus raksturs, šīs viņa īpašības atklājas. Tad mēs spējam pieņemt otru tādu, kāds viņš ir, spējam panest viņa dīvainības, spējam piedot, ja viņš mums nodara pāri. Ja vienam ir ko sūdzēties par otru, mēs arī spējam piedot arī šo sūdzēšanos. Un tā motivācija ir tāpat kā mūsu kungs jums piedevis. Cik daudz viņš piedod? Visu. Tāpat arī jūs piedodiet visu. Un pāri tam, lai ir mīlestība. Mīlestības definīcija, jūs droši vien manējo zinat, es nezinu, kāda ir jūsējā, bez nosacījuma labvēlība. Neskatoties uz to, ko cilvēks ir darījis, teicis, vai kā viņš rīkojas attiecībā pret mani vai citiem, pāri tam visam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite, jeb kā citos tulkojumos teica, kas pilnībā sasaista visu kopā. Bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa, kas ir viena miesa, draudz. Tādēļ, lai būtu kopā, lai praktizētu šo Kristus līdzjūtību, laipnību, pazemību, lēnību, pacietību, tādēļ mēs esam kopā. Un Pāvils raksta, esiet pateicīgi. Kādēļ mums jābūt pateicīgiem? Kāds olimpiskais čempions, kad viņš izcīnīja šo medaļu, pirmā intervija, viņš vēl aizvelsies vēl, intervētājs viņam jautāja, kam jūs gribētu izteikt savu pateicību? Savam trenerim. Viņš ir tik daudz ieguldījis manā izaugsmē, un savam trenerim es gribētu pateikties. Un šeit arī ir Dievs. Dievs ir mūsu treneris. Viņš ir tas, kurš mūs māca, tas, kurš mūs sagatavo. Lai tad, kad mēs nokļūsim debesu sabiedrībā, nebūtu nepatīkami pārsteigt. Vai varētu būt ticīgs cilvēks nokļūt debesu sabiedrībā un būt nepatīkami pārsteigt? Eriks purina galvu. Nē. Kāpēc nē? Tāpēc, ka viņš tur vienkārši nevar nokļūt. Jo šeit uz zemes mums ir jāiepazīst.
kas ir patiesa Kristus laipnība, kas ir pazemība, kas ir lēnība, pacietība, līdzjūtība. Šajā ziņā pārsteiguma nebūs. Pārsteiguma varētu būt tajā ziņā, ka tas būs daudz lielākā mērā nekritušo būtņu vidū, bet arī Dievs dāvinās mums šo iespēju arī sagatavoties. Viņš arī to dod šodien. Man šis attēls ļoti iepatīkās. Varbūt jums viņš nepatīk, modernā māksla, bet man viņš šķita ļoti atbilstoši šim tekstam, Efeziešiem 4. nodaļa. Un neābeidiniet Dieva svēto garu, ar ko esat apzīmogot atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums, bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi. Piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Jūs redzat, visas šīs raksturvietas ved vienā virzienā. Tas, ko mēs lasām, arī tā šķiet. Viss šodien ved vienā virzienā. Kāpēc šis attēls? Nu, tādēļ, ka tas rūgtums, ātrsirdība, dusmas un tā tālāk, jūs redzat, tā ir inde, kas saindē mūs. Tā ir inde, kas saindē mūsu pašu domāšanas veidu, mūsu attiecības, mūsu attieksmi un saindē arī mūsu attiecības ar Dievu. Vienīgais veids ir piedošana. Piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums piedos, jau ir piedevis. Es klausījos vienu svētrunu par to, kurā brīdī Dievs piedod. Un ziniet, viņš jau ir piedevis jau pie krusta Golgātā. Viņš jau ir piedevis. Jau ir piedevis. Viņš gaida no mums grēka atzīšanu. Tad, kad mēs atzīstam, ko Dieva vārds saka, viņš ir uzticīgs un taisnīgs. Viņš piedod, bet būtībā viņš jau ir piedevis. Nu, un pēdējais mūsu teksts, Elena Vaita, vēstule vecākiem. Lūdz daudz, jo lūkšana ir viena no vissvarīgākajiem pienākumiem. Es, kad izlasīšu to tekstu, es tiešām domāju, lūkšana ir pienākums. Jums patīk pienākumi? Ir taču labi pienākumi. No rīta saklāt gulti ir labs pienākums. Nu, ir jāsaklāt. Citādi nebūs patīkami atgriezties mājā. Vai būt laipnam un līdzjūtīgam ir pienākums? Kāpēc mums vajadzīgs tāds pienākums? Tādēļ, ka tā sabiedrība, uz kur mēs esam ceļā, ir laipna, pieklājīga un līdzjūtīga. Bez lūkšanas tu nevari palikt kristietis. Nu, tas ir pavisam traki. Ko darīt, ja man nepatīk lūgt? Ko darīt, ja man nepatīk gari lūgt? Lūdzīs. Jā, jo zināt, kad Kristus arī sacīja Kalna svētrunā, kad mums nevajag pļāpāt lūgšanā. Es reizēm domāju, ko var lūgt 3 stundas. Mans garāšās lūgšana ir bijusi stunda, nedaudz vairāk. Viena lūgšana. Un tad es domāju, kā varētu lūgt 3 stundas, bet tad es sapratu, kā var lūgt. Un es jautāju kādam cilvēkam, kurš lūdz 3 stundas, diennaktī viņš lūdz 3 stundas, un es tā domāju, nu kā 3 stundas? Nu kā tas ir 3 stundas lūgt? Jūs esat kāds lūdz 3 stundas? 6? Jā, tad, kad es esmu cilvēku, tas bija lūkšana vīrs tāds, Dīt Juks, amerikāns. Tad, kad es viņu aprunājos, tad es sapratu. Viņam no rīta ir lūkšana fragmenti. Es saprotu, ka es savu laiku iztērēju, bet tas, man liekas, ir svarīgi. Viņš teica, man ir sākuma lūkšana, kad es pamostos, es vēl neesmu no gultas izkāpis. Tā ir mana pirmā saruna. Pirmā saruna ir ar Dievu. Es pateicos, kad es esmu dzīvs, kad es esmu uzcēlies. Lūdzu, lai Dievs svētī šo rīta cēlienu, lai viņš palīdz sakārtot manu laiku, lai man ir laiks viņa vārdam, ko lasīt, laiks lūkšanām, pārdomām un tā tālāk. Tā nav gara lūkšana, tās ir dažas minūtes. Un tad seko pēc rīta tolēts, tad seko Dieva vārds. Un šis cilvēks saka, es lasu šo vārdu un es lūdzu. Un es pateicos par vārdu, es pateicos, kā Dievs uzrunāts ar savu vārdu. Un tad ir šīs īpašās lūkšana vajadzības, kuras jau ir saraksts, jau ir jā, vairāki saraksti. Pat ne vienā reizē tikai viens no šiem sarakstiem.
Un tad ir jā, un tas var aizņemt kādu stundu parasti. Un tad ir vakara pusdienas laika lūkšanas, kur viņš lūdz par draudzi. Un tad ir vakara lūkšanas, kur ir pateicības lūkšanas un arī visas citas lūkšanas, arī kopā ar lasījumu. Un tad viņš saka, ir vēl nakts lūkšanas, kad naktī viņš saka, viņš pamostās bieži vien, un tad uzreiz nevar aizmigt. Un tad viņš saka, es lasu psalmus un lūdzu, lasu psalmus un lūdzu. Un tad, ja tā sareiķina kopā, tad es varu teikt, ka jā, tad jau 3 stundas kļūst saprotamas un jau tādas apgūstamas, ja mēs varam saprast, nu kā tad var lūgt. Bet atgriežoties pie šī teksta, jā, lūdz daudz, mēs varētu teikt arī lūdz bieži. Tas ieskaitot arī tās mazās lūkšanas. Mēs neuzņemsim to ar kronometru, cik mēs tur pavadam laiku lūkšanās. Man liekas, tas nav svarīgākais, jo ir tāds teiciens, laimīgie laiki neskaita. Ja mēs esam laimīgi kopā ar Dievu, tad mēs neatzīmēsim, cik mēs šodien esam lūguši minūtes vai cik stundas mēs esam lūguši. Elena vai saka, lūdz daudz, jo lūkšana ir viena no vissvarīgākajiem pienākumiem. Tas ir tavs dzīves atbildība. Jā, mēs esam grēcīgā pasaulē, kur cilvēks ir šķirts no Dieva, mēs neredzam Dievu, un tādēļ šķiet, ka tas attālums ir lielāks nekā viņš ir patiesībā. Bez lūkšanas tu nevari palikt kristietis. Tava dzīve mainīsies uz slikto pusi. Varbūt tas uzreiz ārēji nebūs redzams, bet tu kļūsi neiecietīgāks, nepacietīgāks, varbūt pat atriebīgāks kādās dzīves situācijā. Bez lūkšanas tu nevari palikt kristietis, tas ir līdzīgs Kristum. Bez lūkšanas tu nevari palikt līdzīgs Kristum. Lūkšana paceļ, cilvēku paceļ, stiprina un izdailo. Lūkšana cilvēku paceļ, garu paceļ, stiprina, ko stiprina? Es teiktu ticību, tā ir pārliecība. Un kā lūkšana var izdaiļot? Jums ir kāds piemērs, kāda ideja? Kā lūkšana izdaiļot? Maina raksturu un arī cilvēka seja. Cilvēka seja un attieksme. Jo šeit es domāju, ka tas nav tikai tas cilvēka ārējais izskats, kas viņu izdaiļo. Es neatceros, jums stāstīju vai nestāstīju, man to stāstu pārāk daudz laikam, bet es izstāstīšu vienu stāstu no bērnības atmiņā. Bija mums tāds, viņš nebija radinieks, viņš bija, un vecmāmiņa vecētiņš ir no Jaugavas un kaimiņš, dakteris. Neatceros, kā viņi sauc to dakteri, bet tas nav svarīgi. Un tad, kad es ieraudzīju šo cilvēku, es domāju, kā var būt tik neglīts cilvēks? Kā var būt tik neglīts cilvēks? Es nebiju līdz tam redzējis tik neglītu cilvēku. Viņš bija, varētu teikt, bez tādas apkaunojuma, tieši sakot, resns. Mēs šodien teikt korpulents, apaļīgs, ja, bet viņš bija resns, viņš bija tā kā tāda liela bumba. Viņam bija sirmi, mati un bārdi. Un seja viņam bija sarka. Tā galva arī bija liela un tāda galva plika, bārda un sarkana seja sāda visa. Viņam bija tāda sarkana. Tie sejas panti bija tādi, maisi zem acīm un tāds, ārkārtīgi neglīts cilvēks. Tad, jūs zināt, reti, kad var redzēt tādu neglītu cilvēku, tik neglītu cilvēku. Viņš bija arī klips vēl piedāvā, arī viņš ar tādu kruķi pārvietojās. Balss viņam arī nebija simpātiska, tā balss bija čerkstoša, bet tas cilvēks bija ārkārtīgi jauks. Viņš bija mīlestības pārpilns. Viņi izstaroja tāda labestība. Un tas mani kā bērnu toreiz satriec. Es domāju, kā tik neglīts cilvēks var būt tik jauks. Un viņš arī bija ļoti jauks pret bērniem un arī pret mani toreiz un vispār pret visiem cilvēkiem. Un tik sirsnīgs un jauks cilvēks. Un es sapratu, kad ne jau tas ārējais izskats, bet tas sirds, tās cilvēks sirds, tā viņa būtība, dvēsele. Ja? Mēs tā varētu teikt. Lūkšana cilvēku paceļ, stiprina un izdaiļo. Lūkšana ir dvēseles saruna ar Dievu.
Nu, pie tā mēs varētu šodien arī noslēgt mūsu šīs pārdomas par lūkšanu. Iznāca man tā garāk, bet es ceru, ka tas mums noderēs. Jo svarīgi ir nevis runāt par lūkšanu, bet lūgt. Un atcerēties, varbūt, ka vēl šo tekstu uzliksim atpakaļ tā, ka man viņš bija. Šie 2 citāti no Ceļš pie Kristus. Kaut gan arī esiet priecīgi vienmēr, lai tas varētu būt, lūdziet bez mitēšanās. Un par ko tad mēs lūdzam? Esiet vienmēr pateicīgi visos apstākļos. Un lūdz savā mājvietā, kad tu izēji ikdienas darbā, lai tavs sirds bieži paceļas pretim Dievam. Bieži, tas ir atcerieties navigācija, bieži paceļas pretim Dievam. Un atcerēsimies, ka tā staigāja Enoks, un kur Enoks tagad ir? Pie Dieva. Jūs arī gribat tur nokļūt? Jā. Un tad kas mums atliek? Staigāt Enoka pēdās. Dzīvot tā kā dzīvoja Enoks. Šīs klusās lūkšanas, kā dārgs vīraks uzkāp žēlastības toņa priekšā. Un Sātans nevar uzvarēt to, kuras sirds tādā veidā paliek pie Dieva. Un mana lūkšana ir, lai visas mūsu sirdis tādā veidā paliek pie Dieva. Lai lūkšana ir nepārtraukta dvēseles savienība ar Dievu. Āmen. Āmen. Noliksim galvas Dievu priekšā kopējā lūkšanā. Svētais un mūžīgais Tēvs debesīs, mēs esam pateicīgi par šo saskarsmes iespēju ar Tevi lūkšanā. Mums ir jāatzīst, ka mēs bieži to nenovērtējam. Un arī grāmatā Ceļš pie Kristus ir rakstīts, ka debesu eņģeļi ar skumjām noraugās, kā cilvēki neizlieto šo iespēju. Mēs, kungs, grēkojam šajā ziņā. Un tādēļ mēs gribam lūgt, kungs, lai šī diena ir kā pagrieziena punkts mūsu lūkšanu dzīvē. Lai mēs novērtējam šīs neizsakāmi dārgās iespējas, kas grēcīgam cilvēkam tiek piešķirtas. Pacelt savu balsi lūkšanā pie universa valdnieka troņa. Mēs pateicamies par kungu Jēzu Kristu un Svēto Garu, kur ir kā starpnieki šajās lūkšanās. Jo patiešām tā ir, kā rakstīts, ka mēs bieži vien nezinām, ko un kā lūgt. Jo mēs pat īsti nesaprotam, kas mums ir šotajā brīdī visvairāk vajadzīgs. Bet tas, kas mums visvairāk vajadzīgs, ir Jēzus, viņa padoms un klātbūtne. Un tādēļ mēs gribam lūgt, kungs, esi mums grēciniekiem žēlīgs un apžēlojies un dāvina arī šo žēlastību lūgt pēc Svētā Gara, lūgt pēc Jēzus klātbūtnes mūsu sirdīs. Lai tur vairs grēkam nav vieta, lai viss nepiedošanas, spītības, sacelšanās, aprunāšanas un visa veida ļaunuma gars tiek no turienes padzīts. Un lai tur var mājot Jēzus. Un lai viņš ir mūsu dzīves kungs un saimnieks un pavēlnieks, kam mēs pakļaujamies visā pilnībā. Daram to ar prieku, daram no visas sirds, daram ar pateicību un ar cerību raugamies uz debesīm, uz mūsu patiesajām un īstajām mājām. Mēs saprotam, kungs, ka tādi, kādi esam, mēs nevaram tur ieiet. Mums ir vajadzīga šī pārmaiņa. Mums ir vajadzīga jauna sirds un jauns gars. Mums ir vajadzīga jauna attieksme un domāšanas veids. Jo šī pasaule uzspiež savu grēcīgo domāšanas veidu. Caur visiem šiem interneta brīnumiem, labumiem un jaukumiem pēdiņās, kurus Sātans mums ir sagatavojis, lai novērstu mūsu domas, iztērētu mūsu laiku un enerģiju un galu galā novērstu mūsu garīgā bankrotā. Bet mēs pateicamies, ka Jēzus Kristus ir darījis vairāk, kā Sātans spēj darīt šajā lietā un šajā jautājumā. Viņš nevar pazudināt tos, kas tev uzticās, kas tevi izvēlas, kas ar tevi sarunājas, kas tev pateicās un kas tev nododās, kungs. Tādēļ mēs gribam lūgt, kungs, lai tu mūs apņem no visām pusēm ar savu žēlastību. Lai nekādas Sātana viltības mūs nevar šķirt no tevis, no tavas valstības, un arī no tā, ko tu mums esi paredzējis šajā dzīvē, kungs. Un mēs gribam lūgt, kungs, lai varētu piepildīties tas, ko Pāvils rakstīja, esiet priecīgi vienmēr. Mēs gribam lūgt, kungs, lai tu vienmēr mums pacel lūkšanā pie savu troņa, lai mēs šajā debesu atmosfērā gūtu prieku, mieru, pacietību,
un spēku turpināt labo ticības cīņu. Mēs vēlamies lūgt, kungs, lai svētais gars mūs piepilda un dara derīgus tam darbam, ko mēs šodien arī lasījām, kad pļaujamā ir daudz, bet pļāvēja maz. Mēs gribam lūgt, debes Tēvs, arī par Saldus un par Ezeres draudzēm, lai svētais gars svētī katru klātesošo un dāvina, kungs, mums arī žēlastību un izpratni. Kāds ir tas veids un virziens, kā tu mūs vēlies vadīt arī turpmāk šajā laikā pirms Kristus otrās atnākšanas. Mēs pateicamies, kungs, kad varam visas šīs lietas tev uzticēt un zināt, ka tu darīsi vairāk, kā šobrīd spējam lūgt vai saprast. Un tādēļ, kungs, mēs arī pateicībā par visu to, ko tu esi devis un darīs arī turpmāk, mēs gribam arī nodot tev savus sirdis un lūgt tavu svētību. Tas, kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas, kungs, lai apgaismo savu vaigu par tevi un lai tev žēlīgs. Tas, kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Mums, kunga Jēzus Kristus visvarenajā vārdā. Āmen. Amen.